Labvakar visiem! Šodien mēs parunāsim par produktiem, ar ko ir jāsāk izmainot savu dzīvi 90 dienās. Un šodien mēs runāsim arī par to, kāds ir šī projekta mazliet vēsturiskais aspekts un kā tas ir veidojies. Un man ir liels prieks un gods jums stādīt priekšā Vinetu Meduņecku, kas ar 15 gadu pieredzi jau darbojās šajā jomā. Viņa ir šarmanta, viņa ir gudra, viņa ir nutricionāls ar pieredzi. Un tas arī ir Vinetas Meduņeckas projekts. Viņa to arī ir radījusi, un tas ir tā kā viņas bērns izauklēts. Un šis te projekts īstenībā ir jau daudziem simtiem cilvēku palīdzējis izmainīt savu dzīvi 90 dienās. Tāpēc lūdzu, Vineta, es aicinu tevi pastāstīt par projektu. Jā, labdien visiem! Man liels prieks par visiem, kas ir pieslēgušies tiešraidē. Noteikti sveiciens arī tiem, kas skatīsies atkārtojumā. Un šodien mūsu tāda jēga un misija, kāpēc mēs esam sapulcējušies, ir iepazīstināt cilvēkus vispār ar šo konceptu, ja, ko tad mēs darīsim un ar ko tad mēs sākam, ja, ar šo bāzes programmu, ar to sākotnējo pirmo soli, kāpēc viņš ir tieši tāds, un būs ļoti interesanti informācija, varbūt daudz ko jūs nemaz nebūsiet zinājuši par dabas vielām un vispār par šo, kā radusies šī programma. Bet es vēlos jums mazliet pavisam īsi pastāstīt, kā radās šis projekts. Kā jau Sintī teica, es vispār ar veselības koncepciju esmu uz tu jau 15 gadus. Es lietoju šos produktus pēc koncepcijas katru dienu, katru mēnesi. Man ir 50 gadi, manai ir 30, man ir 2 mazmeitiņas, vienai ir 4, otrai ir 11 gadi. Un es, man liekas, savos 50 jūtos labāk nekā es jūtos 18 vai 25 vai kur nu vēl 35 gados, kad man bija ļoti daudz problēmu, mikrocirkulācijas traucējumi, reproduktīvās sistēmas problēmas, iekaisumi, cistas un tā tālāk, un atmiņas zudumi, nervu sistēmas labilitāte pēc avārijas un tā tālāk. Un sāku es nodarboties un izzināt šo procesu tad, kad es gadu jau lietoju produktu, un pēc tam, tad, kad es biju atrisinājusi visas savas problēmas, man bija tāds wow, kā tas var būt, kad es pirms tam arī visu kaut ko darīju, bija gan vitamīni, gan nutrienti, gan attīrīšanās, gan sports, gan joga, gan ūdens, viss tas bija, bet nekādu rezultātu man tas principā nebija devis. Un šeit es jau dažu mēnešu laikā, principā jau ūdeni, es jūtu pirmajā mēnesī, principā jau pirmajās dienās varētu teikt, kā tas var būt, ka tas viss tiešām sakārtojās, jā. Un Sintī pēc manis arī stāstīja šo īsto koncepciju, kā balstās organismu funkcija atjaunošana, un tā bija tā informācija, kura man vienkārši lika aiz sajūsmas pilnīgi, tā kā es biju kā apstulbus, es vienkārši nevarēju saprast, kā es sieviete 36 gados neko tādu nesapratu, nezināju, jo tas bija tik elementāri, tik vienkārši, tik ģeniāli, ja, jo īstenībā būt veselam nemaz nav tik sarežģīti, ja, mums ir viss iedots, un šeit mēs jums iedosim arī šo unikālo informāciju par to, uz kā balstās šī veselības atjaunošana, bet projekts sākās 6 gadi atpakaļ. Tad, kad man cilvēki teica, nu kur tad ir Vineta tie tavi cilvēki, kam tu esi palīdzējis, es saprotu, tu māki runāt, tu skaisti runā, mēs visi saprotam koncepciju un tā tālāk, tev ir palīdzēts, bet kur ir vēl tie cilvēki, ja? Un tad es sapratu, ka man ir ļoti daudz klienti, viņi visi kaut kur ir par visu pasauli izklīduši, katrs savā maliņā tos produktus dzer, man šos rezultātus it kā stāsta, bet man nav tāda veida, kā no viņiem vispār dabūt atgriezienisko saiti, un es nesaprotu, kas īsti notiek, un man nav ko parādīt šiem cilvēkiem. Un tad otrs impulss bija tāds, kad man viena meitene teica, ok, labi, es tagad esmu gatava sākt tīrīties, bet tev nav kaut kāda tāda grupa, kur mēs varētu tā kā visi kopā viens otru iedvesmotu, un tad man būtu stimuls, es zinātu, ka man tur tie 3 mēneši ir jāiet, tad es ietu, un tad man būtu tāds atbalsta, kā saka, atbalsta komanda, un es būtu apsolījusies, un tad es domāju, oh my God,
Tā ir zīme, ir jātaisa projekts. Ja? Un šis jau ir īstenībā 21. projekts, jo šobrīd jau notiek katru gadu 3 sezonas latviešu valodā, 3 sezonas mums jau ir krievu valodā jau 2. gadu, ja? jo mums pievienojās cilvēki no visām pasaules malām, kas nezin, kas man te ir, piedodiet, man kaut kāda spalva traucēja, sorry. Pievienojušies cilvēki no dažādām valstīm, ja, kuri nezina latviešu valodu, tāpēc tiešām tas projektu skaits ir arvien lielāks, un rezultātu daudzums, protams, iepriecina. Un katru reizi, kad beidzās šīs 90 dienas, tad mēs vienmēr esam tik laimīgi, ka mēs varam uzdāvināt arī šīs dāvanas, un cilvēki par dalīšanos saņem izlozes kārtībā kaut ko jauku, un mums ir rezultāti. Mēs varam parādīt viens otram, parādīt paši sev, padalīties grupā ar to, kas tad notiek, ja, ar šo ķermeni, ja viņš 90 dienas lieto vienkārši dabas vielas, ja, pareizajā daudzumā, kvalitātē un tā tālāk. Tā kā es būšu ļoti priecīga par visiem, kas pievienosies. Jums katram ir savs fantastiskais treneris, kas jūs vadīs šajā procesā. Mēs būsim tikai tādi informatīvie palīgi un tie, kas visu to tā kā satur kopā. Un man ir liels prieks dot vārdu šī projekta vadītājai, šīs sezonas vadītāja, kurai drosmīgi uzņēmās uz saviem pleciem šo pienākumu, Sintijai Kalējai, un viņa izstāstīs konceptu, šo unikālo informāciju, kā balstās šūnu atjaunošanās. Sintija, nedzird tevi. Es gribēju vēl piebilst, ka Vineta tikko ir atgriezies no meistara brīvdienām Indijā. Un man arī prieks par to, un tas arī ir mūsu mērķis, uz ko mēs augam, jā, Vineta. Bet mans ceļš ar veselības koncepciju sasaistījās pirms 2 gadiem, un man tieši tāpat kā Vinetai arī bija problēmas, man bija kronisks nogurums, man bija regulārs angīnas un iesmas, man bija kroniskās iesmas, bija pat pārciesta operācija, un tad es atradu šo konceptu. Un ja mēs runājam par konceptu kā tādu, tad cilvēka organisms ir viens veselums, un viss darbojas tā kā pulksteņa mehānisms. Bet noteikums ir tāds, visam ir jābūt precīzi laikā, un šūnai ir jāpiegādā šī enerģija, lai viņa spētu atjaunoties. Un svarīgs cilvēkā ir gan fiziskais, gan emocionālais, gan intelektuālais, un tas viss ir tā kā tāds kopums, ja, kurš ietver arī fizisko. Un ja kāds no šīm cikla izkrīt, ja, vai kāds buksē, tad īstenībā sāk rasties problēmas. Un cilvēks ir orgānu sistēma. Cilvēkā ir daudzas orgānu sistēmas, asinsrites sistēma, limfātiskā sistēma, un viss darbojas saskaņoti. Un tad, kad mēs aizjām pie ārsta, tad ārsts parasti skata vienu kaut ko. Ja? Viņš redz sirdi, viņš redz acis, viņš redz dzemdi, bet viņš neredz šo cilvēku kopumā, viņš neārstē cilvēku kā sistēmu. Un veselības koncepcija strādā tieši ar cilvēku kā ar sistēmu. Un pieredze rāda un praksa arī to, ka ja cilvēks atjaunos sevi šajā līmenī, tad sakārtojās arī viss pārējās. Tad sakārtojās emocionālais, jo ir labs miegs, tad sakārtojās garīgā sistēma un sakārtojās arī intelektuālā. Ja cilvēkam ir darbspējas, viņš spēj daudz vairāk padarīt un viņš jūtas lieliski. Un šūnas atjaunojas. Un, lai šūnas atjaunotos, mums ir jāsaprot, kas tām šūnām ir vajadzīgs. Un īstenībā 98% šūnas ir spējīgas atjaunoties gada laikā. Kārli, varbūt uzliec slaidu. Šeit mēs redzam šūnu, kura peld starp šūnu šķidrumā. Tieši tāpat kā akvārijā man aiz muguras peld ziltiņas, tā arī mūsu ķermenī mūsu šūnas. Un šūnai ir vajadzīgs kas? Šūnai ir vajadzīgs pietiekošā daudzumā ūdens, jo cilvēks 70% sastāv no ūdens. Ūdens ir asmīs, ūdens ir visos orgānos, ūdens ir ķermenī. Un šis ūdenim ir jābūt pietiekošā kvalitātē. Viņam ir jābūt sārmainam. Tas ir numur 1. Un svarīgs arī ūdenim ir pH skābju, tātad
līdzsvaram. Cilvēkam veselam, kurš ir vesels šim, cilvēkam pH līmenis ir 7,4. Bet tādam salīdzināšanai es varu pateikt, ka, piemēram, kolei pH līmenis ir 2,7. Un tad mēs dzīvojam un mēs katru dienu sevi skābinam, ja? Mēs lietojam dažādas produktus, kas mūs skābina neveselīgus, un mēs nespējam savām šūnām piegādāt to, kas ir vajadzīgs, lai tās varētu atjaunoties. Kas tad vēl skābina organismu? Organismu ļoti skābina stress. Un katrā stresa situācijā kortizols ir augšā un ķermenim nav vairs spēka pretoties šiem te izaicinājumiem. Otto Warburgs ir pierādījis, ka vēža šūnas pārstāja vairoties sārmainā vidē. Un sārmainā vidē, ja mēs lietojam šo te sārmaino ūdeni, sārmainā vidē nedzīvo ne sēnes, ne baktērijas, ne vīrusi. Un līdz ar to mūsu ķermenis, dzerot sārmainu ūdeni, tiek pasargāts. Bet mums ir svarīgi zināt, pie kādiem apstākļiem šūna vairojas, jūtas labi un atjaunojas. Vēl ir vajadzīgs skābeklis. Ūdens arī pārnēsā skābekli ar šo te pašu sārmaino ūdeni, kuram ir pareizs daudzums, ūdens ir dzīvs, viņam ir pareizs virsmas spraigums, viņš arī spējīgs pārnēsāt ūdeni pa organismu. Un visi procesi, kas notiek organismā, tā ir gremošana, tā ir imunitāte, tie ir hormoni, un tie visi strādā tikai sārmainā vidē. Piemēram, tātad šeit ir redzams arī tas, kad ir vajadzīgs šūnai aizsardzība, šūnai ir vajadzīgs pareizs uzturs, šūnai ir vajadzīga attīrīšanās un ūdens un skābeklis pareizā daudzumā. Varbūt tālāk slaidu parādu, Kārli. Te ir slaids par to, cik ilgā laikā atjaunojās organu sistēmas, ja viņām piegādā pareizās un vajadzīgās uzturu vielas. Tātad smadzenes ir spējīgas atjaunoties gada laikā. Asins atjaunojas 4 mēnešu laikā, āda 1 mēnesī, plaušas atjaunojas 2 līdz 3 nedēļām. Tas nozīmē, ka, ja mēs sākam lietot pareizu šūnu uzturu, tad pēc kāda laika jau cilvēks var sajust šo te uzlabojumu. Kaulu šūnas atjaunojas 3 mēnešu laikā. Aknas, piemēram, atjaunojas 6 nedēļās jau, un kuņas pat 5 dienās. Tāpēc, ja mēs sākam pēc koncepta attīrīt savu ķermeni, tad ir tā, ka cilvēks jau šos uzlabojumus sajūt jau pēc dažām dienām. Asinis ideālā stāvoklī ir tad, ja viņām pietiek skābekļa. Un visas sistēmas strādā sinhroni, asins piegādā visām sistēmām šīs uzturvielas un skābekli. Kārli, varbūt nākošu slaidu parādījums. Te mēs redzam pirmajā zīmējumā, kādām ir jābūt asinīm, tad, kad tās ir ideālā sistēmā, kad viss notiek pareizi, kad asins strādā un apgādā ar skābekli visus orgānus un ar barības vielām arī, protams. Un te mēs arī varam redzēt pēdējā zīmējumā, 4. kāds ir asins sastāvs, tad, kad organisms ir saskābs. Tādi visi tie asins eritrocīti ir salikuši tādos tā kā sladžos, un asins nav spējīgs pārnēsāt šīs te barības vielas. Un kāds ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums ir zināt, kas ir vajadzīgs šūnai. Mūsu uzdevums ir ievērot kārtību, kādā tas ir jādara. Tātad vispirms ir jātīra, un mums ir vajadzīgs pietiekošā daudzumā ūdens. Un ūdens ir vajadzīgs uz 1 ķermeņa kilogramu 30 ml. Un šim te ūdenim ir ļoti svarīga kvalitāte. Tātad tam ir jābūt ar minerālvielām bagātam, tam ir jābūt negatīvi lādētam, strukturizētam, ar zemu virsmas spraigumu. Un vēl, piemēram, ja mēs paskatāmies, kāds ir korāla maiņa, tas, ko tā kā lietojam, tur ir iekšā 69 mikro makroelementi. Ir ļoti labi, ja šajā ūdenī, ko mēs dzeram, ir mikro makroelementi, kas ir nepieciešami šūnai. Un sistēmiski organismu atjaunošana šūnu līmenī, un tas nozīmē, ka ūdens ir kā transports, kas pārnēsā visu pa organismu un nogādā minerālvielas pareizā daudzumā šūnai.
Vēl mums ir jāveic attīrīšanās no parazītiem, vīrusiem un baktērijām. Un tas ir jāveic vismaz 2 līdz 4 reizes gadā. Ja ķermenis ir piesārņots, tajā nevar uzsūkties viss labais, ko mēs viņam liekam iekšā. Tātad visos orgānos, visās sistēmās mums var iemājot, kā mēs viņus saucam, apakšīrnieki, kas ir nelabvēļi, kur arī barojas no mūsu tām vielām labajām, ko mēs esam uzņēmuši. Un kā mēs, piemēram, redzam, ja dzīvnieki dabā attīrās. Kaķis, piemēram, aiziet dabā, apēd pietiekoši daudzumu zāles un attīrās no parazītiem. Bet cilvēkam nav šādas iespējas. Un tāpēc organismam arī laiku pa laikam ir jāparedz šie attīrīšanās kursi. Un pie kam arī citi cilvēki stāsta, jā, es tur nekur neeju, man kaķis un nav, man tas nav vajadzīgs. Man šī attīrīšanās nav vajadzīga. Es gribu teikt to, ka pietiek vien iziet ārā, un parazītu oliņas tiek pārnēsātas gan ar gaisu putekļiem, gan uz kaut kādām virsmām viņas ir sasēdušās, un mēs nevaram izvairīties dzīves garumā no šīs te iedarbības. Pie kam zarnutrakts ir cilvēku otrās smadzenes. Un zarnutrakts ir tas, kas ražo 70% serotonīnu. Un ja ir attīrīts organisms, ja ir attīrīts zarnutrakts, tad cilvēks jūtas laimīgs. Un arī mēs kādreiz varam izjust šo sajūtu, kad mēs esam attīrījušies, jau ne tā, ka mēs esam viegli, mēs esam laimīgi, tas ir no tā, kad ir attīrīts tieši zarnutrakts. Un visas problēmas cilvēkā rodās tad, kad ir netīrs zarnutrakts. Nu, lūk, bet kādi tad var būt simptomi tam, ka cilvēks ir piesārņojies? Protams, slimības vēl nav aktuālas, jā, bet ir dažādas izpausmes tam visam. Nu, piemēram, nervozums, piemēram, nekontrolēta ēšana, jo parazīti visi prasa barības vielas. Un ja viņiem to neiedod, tad viņi pieprasa saldumus. Varbūt sāpes kaut kādas, nelaba dūša. Varbūt vēderizēja, gan cieta, gan šķībrēja, pie kuram cilvēkam. Bezmiegs, zobu griešana, kronisks nogurums. Ja šie visi var būt simptomi tam, ka mūsos dzīvo kaut kādi nevēlami organismi, kuriem ir jāatbrīvojas. Un tad, kad mēs iztīram zarnutraktu, tad svarīgākais ir, tas ir pēdējais un noslēdzošais posms, tad mēs varam šūnu uzturēt. Un tad mēs būsim laimīgi un veseli. Un tad mēs arī novērsīsim šo nutrientu deficītu, jo nav īsti jēgas, ja kaut ko likt sev iekšā, ja tas netiek, ja ķermenis neuzsūc, ja, to visu. Nu, lūk, un produktos, ko mēs lietojam ikdienā, trūkst šo mikroelementu. Ja, to mēs arī zinām. Ja. Nu, cik cilvēki, piemēram, saka, tā man tur mazdārziņš, es tur visu izaudzēju. Ja. Protams, cilvēks jau tā var domāt, bet zeme ar gadiem ir noplicināta. Un šajā te zemē nav tā, ko cilvēks, teiksim, izauga dārziņi, ja cilvēks varētu pēc tam uzņemt. Un jau arī dietologi ir pierādījuši, ka, piemēram, ir jāpēd ļoti daudz, piemēram, salātu, lai mēs uzņemtu vajadzīgās barības vielas. Tāpēc ķermenim un mūsu šūnai ir vajadzīga papildu barošana. Tas arī ir noslēdzošais posms, pamatprincipos organismu atjaunošanas. Tā ar to, vēl mums ir viens slaids. Jā, mums ir slaids vēl viens, kas tad ir vajadzīgs šūnai. Šūnai ir vajadzīgs 28 aminoskābes, pie kām 7 no tām ir neaizvietojamas. 70 mikroelementi, 12 vitamīni, 7 grupu fermenti un neaizvietojamās taukskābes 3. Pie kam ķermenī ir katru dienu mums ir jādod šis te bioloģiski pieejami K2O šķiedrvielas un dzīvās baktērijas, kā arī antioksidanti. Lūk, tas tad arī īsumā ir viss par veselības koncepciju. Tālāk es lūkšu Linetu Mediņiecku pastāstīt mums par programmu, par izmaiņu savu dzīvi 90 dienās. Lineta, lūdzu.
Jā, paldies, Intī. Manuprāt, ļoti izsmeļoši tīrs ūdens, dzīves pareizā daudzumā kvalitātē, organisma attīrīšana un šūnu uzturs ir tas bāzes modelis, koncepts, uz kura balstās vispār šī šūnu veselīgā atjaunošana. Un pirmais pats solis, ja, ko mēs vienmēr visiem iesakam, ir šī programma Coral Detox. Es zinu, ka kādreiz senos laikos cilvēki varēja sākt ar dziļu attīrīšanās skolu vādu, un viņiem bija ļoti labi rezultāti, bet pieredze rāda, ka mūsdienās organismi cilvēkiem ir diezgan piesārņoti, un šis Coral Detox Plus, šī bāzes programma, kuru ir sakomplektējuši ārsti, viņi ir pāris, viņa ir ārste dermatoloģe, Olga Pathamutņikova, viņš ir ārsts, profesors, kardiologs, Vladimirs Pathamutņikovs. Viņi ilgstoši strādāja pie tādas bāzes programmas, ar kuru vispār sākt organisma funkciju atjaunošanu, lai tas būtu maksimāli efektīvi. Ja? Citreiz cilvēks saskatās par parazītiem un saka, nē, man to jūsu detoksu nav ko tur tērēt naudu, uzreizējam uz tiem parazītiem, ja? Bet pieredze rāda, ja izvadu sistēmas nav gatavas, ja zarnu trakts nav atbrīvots, ja nav uzlabojušies tur aizkuņa dziedzera darbība, visu šo te funkciju, tā kā visas šīs te funkcijas, izvadu sistēmas, kas palīdzēs mums vadīties ārā visam tam, ko mēs taisamies, ja, nogalināt mūsu draugus pēdiņās, ja, parazītu sens vai baktērijas un tā tālāk, tad arī var nebūt gaidītais efekts. Ja? Jo Coral Detox viņš liekas tikai tāda vienkārša programma, bet viņa ir ļoti efektīva, viņa ir ļoti pareizi sastādīta, ja? Jo organismā ir gan ūdenī, gan taukos šķīstošie toksīni. Ja? Ūdenī šķīstošie toksīni ir 80% un taukos šķīstošie ir 20%. Ja? Bet viņi abu tipu toksīni, ja, viņu izvadīšanai ir attiecīgi dažādi produkti. Ja, un šodien mēs par viņiem īsumā stāstīsim, ja, vai pat padziļināt, jums būs ļoti interesanti, ka, teiksim, ūdenī šķīstošos toksīnus mums izvada Coral Mine un H500, ja, arī pentukāns, protams, un taukos šķīstošiem toksīniem ir domāts lecitīns un asimilators. Tas tāpēc, lai mēs varētu ietvert visus orgānus un visus toksīnu veidus, ja. Pathamutņikovi ārsti, viņi ir speciāli šo programmu tā sakomplektējuši, lai jau bāzē atvērtu un uzlabotu šo izvadu sistēmu un darbību, lai sāktos jau tauku šķelšana, lai fermentatīvā sistēma iedarbotos, lai viss tas, kas mums jau ir nogulsnējies, lai viņš tiktu sašķelts un sāktu vadīt viņu ārā, ja šīs dabas vielas vienkārši to palīdz izdarīt. Mēs uzlabojam šo ūdens sastāvu līdz perfektumam, līdz tādam ūdenim, kurš ir tik tiešām šūnu līmenī jau strādā, un tātad šis komplekts vai šie komplekti saucās vai nu Coral Detox vai nu Coral Detox Plus, bet abās šajās programmās ir dzīves ūdens, ja, tur ir gan Coral Mine, gan H500, un par to mums tagad stāstīs arī burvīga veselības trenere Diana Pelaka. Diana, lūdzu. Labdien, labdien, laikam jau labvakar visiem. Jā, šodien es pastāstīšu par diviem, man liekas, vieniem no fantastiskākajiem produktiem, kas sastāv tieši Detox un Detox Plus. Un kā pirmo sākšu ar šo te koraļūdeni, Coral Mine. Tātad jau meitene stāstīja, cik svarīgs ir mums ūdens, un tiešām mēs šajā programmā, vispār šajos mēnešos, mēs iemācamies beidzot dzert pareizu ūdeni un pareizos daudzumos. Bet kas ir svarīgi, kad šis ūdens tik tiešām ir jādzer dzīves, bioloģiski pieejams, un tāds ir mūsu Coral Mine. Tā es nezinu, vai jūs redziet vai neredziet, laikam gaismas man te baigi spilgtās. Un tātad, kas tad ir šis te Coral Mine? Nedaudz no vēstures, tātad šis ūdentiņš, šie ir Japānā ir Okinavas sala, kur tātad vispār bija novēroti cilvēki ilgdzīvotāji. Un sākot pētīt, kas ir tā viņu noslēpumu atslēga, kāpēc viņi ir veselīgi un tik tiešām nodzīvo līdz sirmam vecumam
un pa lielam arī neviens lāga neslimo ar veseliem zobiem, ar saviem zobiem līdz pat 100 gadiem, jā, ar skaistiem matiem un sāka to pētīt. Un atklāja to, ka tātad šajā okeānā pie šīs salas ir šie te koraļi, kas tātad satur 70 mikro-makro elementus, un savācot šos te koraļus šajos te maisiņos un iemetot šo maisiņu ūdenī, šie te koraļi atdod visus šos te labās vielas, visus mikro-makro elementus ūdenim. Un, attiecīgi, dzerot to, mēs atkal uzņemam šos visus elementus savā organismā, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs tātad mūsu kauliem, matiem, nagiem, ādai, nu visam organismam. Un tātad šis te koraļu ūdentiņš, viņš tātad arī 10 reizes samazinās sirds un asinsvadu saslimšanas, gremošanas orgānus, tātad arī veicinās to labvēlīgo pusi, bagātina asinis arī ar skābekli ļoti labi un normalizē asinsspiedienu, samazina cukura līmeni asinīs, attīra aknas, nieres un kuņģa zarnu traktu. Atjauno arī, kā jau minēju, kaulus, zobus, nagus, ja, jo visi šie te elementi ir vajadzīgi mūsu orgāniem katru dienu. Tātad viens no šiem ir svarīgajiem elementiem ūdens. Kā otrs ir šis te brīnišķīgais, man liekas, fantastiskais antioksidants H-500, kas tātad ir pasaulē spēcīgākais dabiskas izcelsmes antioksidants. Un šis brīnišķīgais produkts mums tātad ko dara? Viņš tātad izķer un neutralizē, tā teiksim, brīvos radikāļus, ja, kas nodara ļoti postošus bojājumus mūsu organismā, aizkavē novecošanos, atjauno enerģiju lieliski, arī tātad veicina šo te skābekļa padevi asinsritē un ļoti tādas, kā saka, enerģiju atjaunošas un spēcinošas spējas. Ļoti ieteicams cilvēkiem, protams, gan ikdienā, gan sportistiem, gan fiziskā un mentāla darba darītājiem. Un kā jau Vineta teica, jā, šie abi produkti veicina tātad 99% ūdenī šķīstošo toksīnu izvadīšanu no organisma. Jā, un kā tad strādā šie te produkti? Mums ir arī, kā saka, ne tikai mēs varam par to runāt, bet arī reāli to pierādīt un parādīt, kādu ietekmi tas atstāja uz organismu. Parādīšu jums īsu mazu eksperimentu. Jā, tas, ko tātad nepieminēju, šis ūdens, kādu mēs tūlīt uztaisīsim, tas ir dzīvs, strukturēts un atbilst visiem 7 parametriem, kādam būtu jābūt ūdenim. Par ūdeni mēs noteikti ieliksim vēl atsevišķu informāciju par šiem parametriem, bet īsais eksperiments. Šobrīd es ieleju glāzē tātad pirktais ūdens, šis ir, jā, Everests, ieleju 2 glāzēs. Un tātad mēs izmērīsim, kādu ūdeni mēs vispār ikdienā dzeram, lai mēs saprastu, vai tas ir labs, vai tas tomēr nav tik labs, jo bieži vien cilvēki uzturā lieto vai nu pirkto ūdeni, ja, vai no krāna, vai no akas, domājot, ka tas ir tīrs, taču vai ne pudelē pirkts, bet, kā izrādās, tas ir tikai tehnisks ūdens, tehnisks šķidrums, kas ļoti grūti iesūcas organismā, jo organismam ir jāpatērē atkal resursi, enerģija, viņš ir jāsārmina, pH jāuztaisa pareizi, kamēr šis ūdens nonāk šūnā. Un tātad mēs skatāmies, man ir šis te ir tātad oksidēšanās, reducēšanās potenciāla mērītājs. Ko tas nozīmē? Tātad šis aparāts parāda, cik dzīvs vai respektīvi cik daudz enerģijas iedod šis ūdens jums. Viss, kas ir ar pluszīmi, tas ir nedzīvs, tas atņem enerģiju, un viss, kas ir ar mīnuszīmīti, tas iedod enerģiju. Un tā mēģināšu jums parādīt, vai lūdzu kāds man pateikt, vai var redzēt? Tātad šis mums ir 258 milivolti ar pluszīmīti. Ja? Tātad nedzīvs ūdens. Kā jau minēju, organismam ļoti vajadzētu patērēt daudz enerģijas, lai viņu atdzīvinātu. Tad mēs šajā te ūdenī ielejam
šis ir tātad parastais joda spirta šķīdums. Ko tas nozīmē? Tātad joda spirta šķīdums, tūlīt parādīšu, ko dara. Kā jau te meitenes arī runāja par šiem te toksīniem, kas uzkrājas mums gadu gadiem. Un, principā, šie te toksīni, kas mums biezina asinis, ir biezas un skābas asinis, kas ir sabiezējušas, tur nav trūks šī te skābekļa, ja? Un tātad, ko dara, iedomāsimies, ka šī ir tā toksiskā vide, jo šeit jūs tātad redziet, kāds šobrīd cipariņš rādās, plus 505. Ja? Tātad absolūti mirusi vide. Ja šādā ūdenī mēs ieliktu zivtiņu, viņa tur ātri vien nobeigtos, jo tātad tur nav ne skābekļa, nav dzīvības, nav nekā. Tā, tas tā mums tad pagaida. Toksiskā vide, bet tajā otrā ūdenī, kas mums palika, mēs tātad iebērsim, paskatīsimies, kas notiek, ka mēs ieberam vienu šo te korālu mainu ar visām brīnišķīgajām īpašībām. Tā, es viņu šobrīd izbēršu pa taisno iekšā, jo tad, kad jūs taisīsiet ikdienā, tad jums arī vēl trenerīši ieliks precīzāku šo te, kā saka, recepti, kā uztaisīt pareizi šo te ūdeni, un pamērīsim tagad, ko mums rāda šis te koralmaina. Tātad mēs redzam, ka šis te oksidēšanās, reducēšanās potenciāls strauji krīt uz leju. Tātad, kā jau minēju, ja, saskaroties ar ūdeni, šie te koraļu minerāli nonāk ūdenī, un tagad, teiksim, 5 minūtes, ja mēs vēl pagaidītu ilgāk, viņš jau, jā, ir jau mīnus, ja? Redziet, mīnus 40, mīnus 60, un tā viņš krīt uz leju. Tātad šeit jau ir dzīvība, šeit jau ir mikro-makro elementi un skābeklis, un šāds ūdens ļoti ātri tiks jūsu šūnās. Bet tagad paskatīsimies, kas notiek, kad mēs piemetam šo te H-500, un nepavelti šis nosaukums ir H-500, jo viņš tātad šo te ūdeni atdzīvinās līdz -500 atzīmei. Tātad iebēršu tajā pašā mūsu, tur, kur mums bija šis te koraļu maisiņš, jo arī ikdienā jūs šādu te ūdentiņu no rīta taisīsiet un dzersiet, jo tas iedod nenormāli foršu enerģiju visai dienai. Un tātad, kas mums notiek? Redzam, kā -300, -400 jau tūlīt būs, ja? Tātad šis te oksidēšanās, reducēšanās potenciāls aizies līdz -500, un tātad šis ir vienkārši tāds ūdens, kas ir bioloģisks, viņš tātad ātri uzsūksies šūniņās, šūnas ātri dabūs enerģiju, organisms nepatērēs lieko enerģiju, neapstrādājot šo te ūdeni, jo viņš jau ir gatavs uzsūkties šūnā. Nu, lūk, un tagad mēs paskatāmies tātad šo te eksperimentu. Tātad šeit mums bija tā skābā vide, toksiskā vide, un šis te mūsu fantastiskais ūdens, koralmaina ar H-500. Un tad, kad mēs viņu dzeram, tad mums sāk notikt brīnumi, jo pirmām kārtām mēs jau redzam, ka pat krāsa mainās. Tātad tur mums bija plus 500, un šeit bija -500. Un tagad mēs pamērīsim tā. Redziet, ja, viņš pilnīgi ir neutralizējis šo te toksisko vidi, un viņš ir palicis aiziet uz to -500. Tātad šādi arī strādā, pat aiziet vairāk, -530. Un visa mūsu toksiskā vide vienkārši pārvēršas par tīru, foršu vidi, kur ir skābeklis, enerģija un visas minerālu vielas, kas ir nepieciešamas mūsu organismam. Tā, es laikam tad, jā, nu šo es nedzeršu, bet
Šādi strādā mūsu ūdens, jā, ko mēs arī iemācīsimies lietot un dzert visu šo mēnešu laikā. Paldies! Un es tālāk pieteikšu Ingridu, fantastisku dāmu, kurai arī bija superīgs rezultāts 90 dienu projektā, un viņa mums pastāstīs par vēl vienu ļoti foršu produktu, ļoti noderīgu arī šai programmā, un tas ir lecitīns. Lūdzu, Ingrida, vārds tev. Labvakar, dārgie projekta dalībnieki, un mans gods šodien jums pastāstīt par ļoti superīgu, unikālu produktu, proti lecitīnu. Un kādēļ programmas laikā tad mēs lietosim šo produktu? Tātad lecitīns ir produkts, kurš ir visu cilvēku organismu šūnu apvalku pamatā. Tātad lecitīns veido mūsu šūnu membrānu. Un organismam ir nepieciešami pastāvīgi fosfolipīdi, jo fosfolipīdi veido šo šūnu membrānu. Pastāv divi veidu lecitīnu. Vienu mēs iegūstam no augu valsts un iegūstam arī no dzīvnieku valsts. Visvairāk mēs lecitīnu pazīstam no olām, jā, tātad uzturā mēs bieži lietojam olas, lecitīnu. Bet šis lecitīns, ko mēs lietojam, proti, korāla lecitīns ir iegūts no augsti spiestas sojas eļļas. Tātad šo sojas eļļu mēs atbrīvojam no visiem piemaisījumiem un iegūstam šķidro sojas pupiņu lecitīnu, kuru tātad ir šādas kapsulas un lietojam šīs kapsulas. Ļoti bieži bērni šīs kapsulas mēdz arī pārkost, jo tās kapsulas ir viņiem ļoti garšo, jo tās organismam arī ir ļoti nepieciešama. Tātad, kāpēc ir šis sojas lecitīns jālieto programmas laikā? Kā jau šeit minējām, šī programma, detoks programma ir paredzēta gan ūdenī šķīstošo, gan taukos šķīstošo toksīnu izvatīšanai. Un korāļa lecitīns būs tas produkts, kas tieši palīdzēs mums izvadīt šos 20% taukos šķīstošos lecitīnus. Tātad lecitīna galvenā sastāvdaļa ir holīns un inozitols. Un šie abas sastāvdaļas ir ļoti svarīgas arī mūsu smadzeņu darbībai. Holīns būs tas, kas palīdzēs uzlabot darba spējas, palīdzēs arī saglabāt atmiņu. Savukārt inozitols ietekmēs mūsu garastāvokli, mazinās nervozitāti un arī mazinās mūsu stresu, kas ir šodien tā kā daļai cilvēku ikdienas sastāvdaļa. Lecitīns ir vajadzīgs arī kā neaizstājams tāds sirds palīgs un atbalsts, jo lecitīns sekmēs holesterīna līmeņa samazināšanos asinīs, uzlabos cirkulāciju un samazinās asinsvadu sieniņu tonusu. Programmas laikā lecitīns būs tas produkts, kas palīdzēs un aktivizēs žults izvadi, un līdz ar to bieži vien ir novērojams arī programmas laikā jau pirmās svaru samazināšanās pazīmes. Ja? Un arī runājot par sevi, cik es esmu arī piedalījusies šajā programmā, izmainu savu dzīvi 90 dienās, man jau šīs programmas, kā saka, pirmajā mēnesī, kad tika pielietot šī detoks paka, pazuda pirmie 3 kilogrami. Līdz ar to varam teikt, ka lecitīns ir tas, kas pārvērš arī zema blīvuma holesterīnu uz augsta blīvuma holesterīnu. Lecitīns būs arī produkts, kas veicinās imūnu aizsardzību. Līdz ar to organisms spēs daudz labāk pretoties slimībām un arī izstrādās antivielas.
Tātad lecitīns darbojas arī kā antioksidants, kas pasargā ādu no brīvajiem radikāļiem, uzlabos barošanas, detoksikācijas procesu un aktivizēs lipīdu apmaiņu šūnām. Un līdz ar to arī palīdzēs bojātās šūnas atjaunot. Tātad detoks programmā lecitīns ir ietverts tādēļ, lai atbrīvotos no taukoši šķīstošiem toksīniem un palīdzētu izvadīt šos toksīnus no organisma. Sadala sarežģītus blīvus taukus, un līdz ar to ar fermentu palīdzību mēs tos varēsim izvadīt arī no ķermeņa. Projekta laikā mēs lietosim 2 kapsulas 2 reizes dienā ēšanas laikā. Un par produktu, kas palīdzēs šos sašķeltos taukus izvadīt no mūsu organisma, tālāk pastāstīs jums ļoti brīnišķīga trenere Indra Šmite. Jā, paldies par man doto vārdu. Es esmu Indra Šmite, un es jūs iepazīstināšu ar tādu produktu kā asimilators, kas ir fermentu komplekss. Kas tad ir fermenti? Fermenti ir vielas, ko izstrādā mūsu aizkuņu dziedzeres. Šīs vielas ir zaļajos augos un neapstrādātos produktos, bet, diemžēl, mēs šos produktus arvien mazāk uzņemam, un arī viņas šajos produktos ir arvien mazāk. Izšķir 3 veida fermentus. Ir augu izcelsmes fermenti, ir dzīvnieku izcelsmes fermenti un ir mūsu pašu izstrādātie aizkuņu dziedzeru fermenti. Aptiekā nopērkamos produktos ir tikai un vienīgi dzīvnieku izcelsmes fermenti, un pie šādiem fermentiem mūsu aizkuņu dziedzerim rodās pieredums, un viņš pats vairāk tos arī neizstrādā. Bet mūsu produktā, kas ir asimilators, ir augu izcelsmes fermenti, un organismu tas neapgrūtina, tas tikai palīdz veidoties arī organismā mūsu pašu fermentiem, kas palīdzēs mums sašķelt visu apēsto ēdienu, ja mēs viņus lietosim ēšanas laikā. Tāpatās arī, ja mēs lietojam fermentus tukšā dūšā, tas palīdzēs mūsu organismā sašķelt visus toksīnus, kas ir jāizvada no organisma, palīdzēs arī šķidrināt asinis, palīdzēs tikt galā ar šo problēmu, kā arī jau Sintija minēja, kad mums eritrocīti salīp slaģos, ja mums ir skābs organisms un par maz ir ūdens tiek lietots. Tādā veidā arī šie fermenti palīdzēs mums šos te eritrocītus atdalīt vienu no otra un sārminās gan asinis, gan arī palīdzēs attīrīt tās. Jo mēs varam arī novērot tā, kad paēd kārtīgi, ja, tad parasti tā kā uznāk miedziņš. Tas nozīmē, ka mums jau trūkst pašiem savu fermentu, kas būtu jāizstrādā aizkuņu dziedzerim, un šis ēdiens nepārstrādājas, un viņš mūsu organismā vienkārši var veidot tikai toksiskas vielas, kas caur zarnu trakta sieniņām uzsūksies tālāk asinsritē un novedīs pie dažādām problēmām, kā alerģijām un organismu piesārņošanas. Tāpēc šis produkts asimilators, jā, kā jau arī minēja Ingrīda, kopā ar lecitīnu palīdzēs mums izvadīt no organisma ārā taukoši šķīstošos toksīnus, kas mums ir 20% organismā. Un par nākošo produktu es lūkšu pastāstīt Sintiju Kalēju. Man ir liels prieks stāstīt par produktu Alfa, kas ir manas ģimenes ēdienu kartē jau vairāk kā gadu. Un Alfa īstenībā ir ārstniecības augs, lucerna, kur arī tautā sauc par cerazālu. Un šis te augs ir ļoti spēcīgs ārstniecības augs, kuru var pielietot ļoti daudzās situācijās. Un nosaukšu varbūt to, kas ir tas vērtīgākais šajā te
alfa-alfa kapsuliņā. Alfa-alfa satur 8 aminoskābes, kuras cilvēka ķermenis nespēj saražot. Tātad, principā, mēs nekādīgi nespējam pie viņām tikt. Alfa-alfa satur vitamīnus A, K, E, B1, D2, B6, D2 un D3. Un vēl alfa-alfa satur arī unikālu vitamīnu U. Tagad es mazliet varbūt pastāstīšu, kādos gadījumos tad lieto alfa-alfa. Principā tas ir neaizlietots produkts, es jums gribu teikt, un tas ir derīgs visiem, neatkarīgi no vecuma, un to es arī esmu sapratusi. Tātad, alfa-alfa tiek lietot novājināta organisma gadījumā. Ja cilvēks ir pārcietis kaut kādas slimības vai infekcijas, tad šis te ir pirmais produkts, kurš ir jāsāk lietot. Un lietojot alfa-alfa, organismam rodās pret infekciju, pret iekaisumu, pretošanās spējas, viņam paaugstinās imunitāte. Cilvēkiem alfa-alfa iesaka arī, kuriem ir gremošanas traucējumi, jo šis te unikālais U vitamīns tā kā ārstē, nevar teikt šo vārdu, bet kuņģa čūlas mazina. Tas ir pretčūlu vitamīns. Alfa-alfa sastāvā ir arī minerālvielas, kalcijs, flors, saponīns un izoflavoni. Un, kā mēs zinām, flors ir neaizvietojams tieši zobu emalas veidošanās procesā, kas ir svarīgi ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem, pie kam, lietojot alfa-alfa, mazinās arī parodontozes risks, jo alfa-alfa mazina to mikrobu ietekmi uz smadzenēm, kas atrodas mutē, un mutē mums atrodas ļoti daudz visu kaut kā. Vēl alfa-alfa ir mieru atbalstītājs. Alfa-alfa mazina asiņošanas, un to es arī izbaudīju pat uz savas ādas, jo sanāca tā, kad man parādījās menopauzes simptomi, un viens no tiem bija šī te asiņošana. Alfa-alfa mani paglāba. Alfa-alfa īstenībā lieto arī pareizi nemācēšu pateikt, bet tā kā lai neveidotos šie te hemoroīdi, ja? Jo viņš alfa-alfa samazina asins, tā kā, kā man pareizi pateikt, kas man palabos. Labi. Tos trombus, tā kā asins. Jā, tas ir tas, ko es arī gribēju pateikt. Lūk, asins izplūdums un asiņošanas samazina alfa-alfa, un alfa-alfa ir arī tas, kas palīdz sadzīt brūcēm, ja tādas ir. Tātad šis ir tas, ko es gribēju teikt. Lūk, vēl alfa-alfa mazina arī tauku uzsūkšanos āknās, un šīs unikālais U vitamīns, kas ir alfa-alfa, arī neutralizē indīgās vielas un toksīnus. Chlorofils veicina brūču sadzīšanu. Šo te produktu alfa-alfa var lietot arī anēmijas slimnieki. Principā ir ļoti, ļoti plašs spektrs, kurā var pielietot šo te arī profilaktiski. Profilaktiski arī podagras profilaksēji, ja? Aterosklerozes profilaksēji. Man liekas, es nemaz visus te nevaru nosaukt, varbūt Vineta var mani papildināt, bet es gribēju tikai parādīt to šajā savā stāstā, kad alfa-alfa ir neaizvietojams. Un vēl es gribēju pateikt, ka tieši vakar man bija zvans no vienas sievietes, kur iet detoks. Viņa, protams, šeit nav pieslēgusies, viņa nevarēja, bet viņa pateica man, viņa man uzdeva jautājumu. Sintī, kurš ir tas produkts, kurš man samazināja karstumu viļņus naktīs? Jo es aizgāju pie ginekologa, un man viņam jāsaka, viss ir kārtībā. Tātad unikāls produkts, kurš mēneša laikā sievietei novērš šos te simptomus, un līdz ar to arī sieviete atgūst veselīgu miegu, un tas ir fantastiski. Ko vēl es varu pateikt? Alfa-alfa samazina arī holstrīnu līmeni, un viņam ir daudz un daudz vērtīgas īpašības. Nevelti to sauc par cara zāli. Un iesaku jums visiem to lietot, jūs izbaudīsiet rezultātus. Paldies jums! Tālāk, kas mums runā tālāk? Tālāk mums runā Mārtiņš. Mārtiņ, tu arī padalies mazliet varbūt ar savu
pieredzi, savu rezultātu pastāstu, jo es arī jau izpaudos. Un pastāst lūdzu par Pentukānu. Mārtiņš ir būvnieks, kurš nodarbojās ar zaļu būvniecību. Tagad lūdzu, Mārtiņ, tu mums stāsti. Jā, labvakar. Esmu Mārtiņš, jā, nodarbojos ar zaļo būvniecību, kas arī mums veselību uzlabo daudz un dikti vidi tīra. Un šeit ir brīnišķīgi komplekss, kas mums dod, kā saka, tīrību mūsu ķermenī. Un viens no brīnišķīgajiem produktiem, kas arī ir šajā klāstā pieejams, tas ir Pentukāns. Šim produktam ir ļoti izcils īpašības. Tas, kā saka, spēj nodrošināt mums kāliju, C vitamīnu un ribonas piegādi, lai papildinātu enerģijas resursu šūnas līmenī, kas ir ļoti svarīgi mums. Pentukānās arī ir tas, kad, ja mums ir kālija deficīts, tad var rasties sirdsdarbības traucējumi, muskuļu krampi, kas arī, dažkārt ir darbos, organismu pamatdarbības traucējumi, kas varētu būt ar iekšēju orgānu, visas tādas lietas, un nogurums un droši vien vēl visādi, teiksim, kas mums simptomi metās ārā, ko mēs dažkārt ikdienā palaižam garām. Viņa lietošana ir dzerot to no rīta, tukšā gudūšā, viena tableta, 60 mg, teiksim, uz ūdeni, mēs ko iegūstam? Uzlabojam sirdsdarbību, izvedam lieko šķidrumu, samazinām tūskus, teiksim, pēc garām dienām vai kā, noregulējam ar asinsspiedienu, droši vien daudziem, teiksim, ar to ir problēmas. Viņam ir ekskluzīvs Pentukānam ar īpašības. Viņš 30 minūšu laikā var samazināt asinsvadu vecumu, uzlabot, teiksim, mums, kas ir nolietošanās, paaugstināt enerģijas līmeni šūnās par 300–400%. Šūnu pašu, teiksim, iespēja viņām atjaunoties par 700% viņu uzlabojam. Un mikrātu cirkulācija, kas īstenībā ir ļoti svarīga visās vietiņās, kas ir mazie kapilāri, kur netiek klāt, teiksim, asins, kur mēs bieži neizmantojam, ir tādas vietas, viņa atmirst. Un viņš uztur arī šos visus pie dzīvības. Jā. Un vēl brīnišķīgi, es runāju par maziem kapilāru vadiem, kas atmirst. Tad Pentukānu lietot ar H500, pēc 30 minūtēm tas pat spēja viņus atjauno kapilāru vadiņus, kas ir ļoti, ļoti svarīgi mums. Jā. Un rezultāts mans, ko man ir brīnišķīgs rezultāts ir. Pirmais brīnišķīgā lieta, kas bija, ko es dzēru ūdeni. Un man pēc pusotras nedēļas, tas vēl bija Covid laiks, tas jau cik tagad ir jau pusotras gads kaut kur atpakaļ. Sajūtos tā kā nedaudz slims. Domāju, ka laikam zaļo būvniecību bīdot, visu darot, lai tas iet uz priekšu, kas laikam no organisms ir kaut kur saguris un varbūt kādu vīrusu ielaidis vai vēl kaut ko. Un es, protams, zvanu, tā kā mana ir, kā saka, Vinete, kas man, ir uzaicinājuši šo projektu bija. Un tas viņiem prasa, kas par lietu, tad tā runājot, tā un šitā. Viņi saka, varbūt tās ir Covid laiks, varbūt tev vajag kādu skudru koku un lecīnas, visādas tādas lietas dzert. Un, lai, kā saka, neievilktu, teiksim, šo lietu, bet man pēc kaut kāda neilga laika, laikam 3. dienā dzerot šos produktus, atkal dabiskos antibiotiķus, sāk tīrīties deguns. Izrādās, ka man tā kā ir bijis aizdeguns iekaisums, par ko mans organisms man īsti, viņš ziņoja to, ka man nedaudz ciet ir, bet es viņu ignorēju. Un tad man nāca vesela liela gabala ārā, ar ko es tāds biju šokā. No deguna, tā kā man tas tika iztīrīts, tad es vēl plusā dabūju ne tikai tādu lietu iztīrīt, bet arī krākšana samazinājās, arī blaugznes, teiksim, tas vairāk nebija tā. Un pēc pusgada, vēl tas pagājušo vasaru, vēl plus man ķermenim resursi parādījās. Tā kā es ļoti enerģisks, visur dodos, viss, bet man bija tā, ka kaut kur reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos nedēļas nogali, tā kā labprāt pagulēt, nekur neiet. Tad šobrīd man šīs vairs nav. Tā kā paldies, ļoti brīnišķīgi produkti, iesaku noteikti arī tiem, kam liekas, ka viss ir kārtībā.
tad mums vajag arī uzturēt to organismu, jo, ja mēs nopērkam skaistu, labu lietu, tad labāk, lai viņi tik ātri nenolietojās. Jā, tas ir mūsu organisms, par ko mums, ja gribam līdz 100 vai 150 gadiem ar saviem zobiem būt un labi izskatīties, tad lietojam jau sākotnēju konceptu. Paldies, jā, tad laikam nākošajam tur runātājam. Jā, es tad noslēdzu. Nu, redz, korāla detoksā ietilpst korāla maina un H500, lecitīns un asimilators, bet korāla detoksā plus ir vēl papildus šim, vēl ir pentokāns un ir lucerna. Ja? Tātad šie unikāli sakomplektētie produkti, es pat teiktu, ka tas ir produkts, ja? Jo, piemēram, Sintī stāstīja, kas tad uzlaboja, ja, šai dāmai šos menopauzes simptomus, tur viss kopā, šis produkts kā detoks, ja? Jo, piemēram, lecitīns uzlaboja aknu darbību, jo no aknas ir atkarīgs tas, ja, kā jūtās sieviete menopauzes laikā un vispār, ja, ūdens izvada toksīnus, H500 izvada toksīnus, ja, asimilators šķeļ arī toksīnus un vada viņus ārā, ja, tātad kompleksi. Un, ko es gribēju teikt, tātad korāla detoks vai detoks plus, to jūs izrunājat ar savu mentoru atbilstoši tam, kā jums ir ar finansēm, ja cik jūs esat gatavs ieguldīt savā veselībā. Un plus, protams, izrunājat iespējams, ka jums vajag vēl atbilstoši jūsu esošajai situācijai, vajag paņemt kaut ko vēl kādu papildus produktu. Ja? Piemēram, mēs parasti iesakam, ja ir šobrīd milzīgs stress, tad ir vislabāk arī palīdzēt sev ar augiem. Ja? Mums ir tāds unikāls augs kā grifonija, kas samazina stresa hormonus, ja? Pārvērš viņus serotonīnā, ir labāks miedziņš. Ja? Jo, protams, atjaunošanās procesi var notikt tikai tad, kad cilvēks ir mierā. Ja, ja cilvēks ir karā kaut kur, ja, vai viņš tur visu laiku cīnās ar kaut kādiem, ar sevi, ar kaut kādu sasprindzinājumu, ja, tad arī var šie reģenerācijas procesi tik labi nenotikt. Tāpēc var paņemt klāt grifoniju. Ja ir aizcietējumi un jūs tiešām zinat, ka jūs nevarat regulāri aiziet uz toleti, tad noteikti klāt vai nu magnīs vai kas kāras grāda, ja tātad šī te krūkļa mīze, to jūs arī izrunājat ar savu mentoru. Ja jums šobrīd tieši ir akūta kaut kāda vai nu infekcija, vai nu jums kaut kas sāp, vai jau šobrīd ļoti sāp vēders, vai tur ir kaut kādas iekaisušas mandeles, vai tur aizdeg ja, tad jūs ņemat klāt atbilstoši vai nu dabas antibiotiķus vai kādu no mūsu prettārpu līdzekļiem jau vienu, ja, jau lai startā mazinātu šos te procesus. Bet tā bāze, jebkurā gadījumā, ir šis te unikālais mūsu detoks, uz kura pamata tad arī notiks visi tie sākotnēji attīrīšanās un reģenerācijas procesi, izvadīsies šis te, kā saka, korāla detoks, viņu sauc vēl par veļas mašīnu, ja, kas tā kā sāk mazgāt visus audus, visas izvadu sistēmas un sākās organismā šie te attīrīšanās procesi. Jā, tas par programmu no manis viss. Dodu vārdu Sintijai, dodu vārdu jums, tātad jautājiet, izsakiet kādus savus viedokļus, var pajautāt kaut ko noteikti. Jā, lūdzu, tagad, ja jums ir jautājumi, tad slēdziet iekšā mikrofonus un pajautājiet. Kameras variet arī neslēgt, ja nevēlaties, bet jautājumus uzdodiet. Jo šeit ir tiešām zinoša cilvēku komanda, kas jūs var atbildēt jau šodien pat un tūlīt uz jūsu jautājumiem. Droši vien jautājumi būs, kad cilvēks sāks lietot. Tad noteikti būs jautājumi. Varbūt Kārlis grib pastāstīt īsumā savu rezultātu. Mums vajag vēl kādu vīrieti. Tieši par ko? Tavs rezultāts. Visu kopumā? Kopumā, jā. Pirms pēc minūtes laikā. Atnāc uz koroļiem kā normāls vīrietis, tas, kas ir, kā parasti vīrieši jau nerūpēs par savu veselību. Nu, tā.
Ja tā godīgi, jā, sievietes vienmēr par to rūpējas. Ja vīrietim sieviete nepasaka, nu tur aizēja pārstējies, tad viņš arī nekad to nedarīs, jo vīrietim jau nekas nekaiš, viss ir kārtībā. Līdz tam brīdim, kad nonāk slimnīcā. Un jā, man arī bija veselības problēmas, atnācu uz Koroļiem. Varētu teikt tā. Nu, es atguvu savu, man ir 60 plus šobrīd. Reāli, tad, kad izgāja kaut kāda jau pirmo programmu, es atgriezos kaut kāds 20 gadus atpakaļ. Parādījās enerģija, varēja skraidīt, kā es pats smējos. Divas lietas, ko es pamanīju. Viens ir tas, ka tu no tāda tusnīga roņa, kas nevar pavēlties no vienas gultas puses uz otru, ja tu jau kļūst kā žiparīgs puika un izlēc no gultas, un otrs ir tā enerģija ir pietiekoša, lai tu, teiksim, pa trepēm jau pa 3 pakāpieniem skraidīt augšā. To es apmēram daru, un piemēram, tikko izgāja arī kaut kāds, un tā jau bija šī cita programma, viņa izgāja makna programma, viņa arī nākošā dienā jau beidzās, tas ir aizvakar, 6,5 km kardio treniņš no rīta pa mežu bez problēmām. Viss iet, tā kā visi lietojot Koroļu produktus, varēsiet skraidīt tā kā jauni puikas apkārt. Un jā, nu, reāli dzīves mērķis ir normāli, bez problēmām 120, 150, un es saprotu, ka to var šie produkti to atļauj. Tā kā uz priekšu visiem. Jā, super. Un Kārlim bija arī ar locītavām problēmas, sāpēja ceļgalī. Ja? Tu stāstīji, ka pat nevarēja ilgstoši mašīnā braukt. Un tagad viņš Tas ir garš stāsts pa ceļgaliem. Tur ir jau bilironi jāpiemina un citas labas Nē, problēmas. nav jau starpība, koncepcija jau strādāja, kurā gadījumā vai neko. Bet nu, tā ir salīdzinoši pirms, ja, no cilvēka, kurš vispār nesportoja un nevarēja ilgstoši mašīnā pabraukt, tagad tu jau savos 60 sāc sportot un kardio un visu Man jau kaut ir krietni pār 60, es tagad vairs 60 vairs neskaitu. Nē, viss ir kārtībā, jā, tiešām arī pa ceļgaliem, ja tas interesē, tad bija tā, kad gadus praktiski kaut kur 45 man sākās problēmas ar ceļgaliem apmēram, un tad 10 gadu laikā es to pagūlu nolaist tik tā, ka vairs nevarēju normāli pabraukt ar mašīnu, jā, un, protams, bija, paldies Dievam, atnāca dzīvē Koroļi, izgāja veselības koncepciju, pabaroja man ar bilironi, es atļāvos beidzot tādu atļauties, un secināja to, ka nu vairs nevajag. Jo es biju iemācījies jau tā kā pensis iekāpt mašīnā, iestumj dibeni pa priekšu, un pēc tam ievēl kājas, jo kājas vairs normāli sāpēja nelocījās. Un tad, jā, apmēram pēc kāda pagāja kāds neliels laiks, viņš bilirons iedarbojās, un tas pirmais skaidrs ir, ka tu esi mašīnā vairs nevis 40 minūtes var braukt, bet tu var braukt ilgi. Lidmašīnā es atceros pirmoreiz lidoju pēc tāda labāka laika, man bija pārlidojums uz Vietnamu, tas ir 11 stundas, un reāli tu saproti, ka tu vari nosēdēt, tev nav pa kaut kādām 40 minūtēm pēc stundas jāceļās augšā, jālok kājas, lai kaut kas notiek, viss sāk darboties. Nu, tā kā bilirona arī tagad pietur 2 reizes gadā kursu, un viss tāpēc arī pa mežu var skriet. Kā tas jau arī atgriežās jaunība. Super. Paldies. Lai visiem jums atgriežas jaunība, mums ir jautājums, vai superflora arī jālieto. Jūs pirmo programmiņu ejat, šī ir tā pati pirmā, ja? Ja jums ir izteikti disbakteriozi, zinat, ja, un konsultants jums iesaka, tad jūs varat droši arī superfloru, ja viņam var iet klāt visām programmām. Jā, varbūt vēl jautājumi, komentāri. Kāds labs vārds? Viens otram? Izmantojiet, lūdzu, iespēju kaut ko pajautāt. Jūs bijāt lieliski. Jā, paldies. Dacīt jautā, ko lietot, lai 2. mēneša laikā būtu vairāk enerģijas? 2. mēneša laikā. Kāpēc tu domā, ka nebūs enerģijas? Citiem tieši otrādies, ka viņš iet pretparazitāro programmu, viņam ir tāda enerģija, ka tik turies. Bet H500 vienmēr var klāt un pentokānu, protams, droši. Un arī pa mežu jāskrien, būs enerģija. Jā. Jā. Nu, teikti pieminēsim, kad varbūt dažādas izjūtas lūgums nenobīties, jautāt čatā, rakstīt, jā, kas jūs nomāc, jā. Tagad pat mums viena no Turcijas dāma iet par šildu
plus un jūtās ļoti slikti, viņai tagad ir slikti, un mēs visu laiku stāstam, kad ir slikti, tas ir labi. Jo attīrīšanās arī var nebūt tik viegla, jā, bet, ieliksim noteikti arī lekciju slimību kā izdziedināšanās, kurā arī mēs stāstam par šīm te blaknēm, šīm te sajūtām, kādas var rasties, kad ķermenis pārkārtojās, kad katra šūna, kad viņš viss tīra ārā visus mēslus, kas jau tur gadi 10 ir savācies, jā, un ka viņš veido šīs te jaunās šūnas, jā, dažreiz šie procesi var tikt pārprasti, galvenais nenobīties, prasīt vai nu čatā, vai nu savam konsultantam, vai tas ir normāli, vai kādam tā ir bijis, jā, tā kā viss kārtībā. Galvenais, ka tas nav ilgstoši, ir kaut kāda krīzīte, un tad atkal tu esi pavisam citā jau līmenī transformējies. Jā, es varbūt par šo arī īsi piebildīšu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs moments, tik tiešām, jo man personīgi kā bija, es mocījos ar šīm te galvas sāpēm, un sākot detoksu, man kaut kādā 3., 4. dienā bija ļoti lielas galvas sāpes. Arī šī alerģiskā reakcija tā kā pastiprinājās, un man likās arī, ak, Dievs, man tie produkti neder, man ir alerģija no viņiem, vai kā, un labi, ka tātad ir veselības treneris, ir šī te čata grupa, kur es uzreiz sazinājos, un mani nomierināja, pasakot, jā, ka tas ir attīrīšanās process, paskatīsimies, kas būs pēc 2-3 dienām, un tik tiešām man principā 2 dienas bija šī sliktā sajūta, un pēc tam tiešām strauji es jau sajūtu uzlabojumus, aizgāja šī te alerģija, galva kopš tā laika, man liekas, tajās 2 dienās man izsāpēja galva uz visu mūžu, ja? Jo šobrīd es vairs nemokos ar galvas sāpēm, tā kā tiešām nenobīstieties, arī var kādu, jā, ādas reakciju izsaukt, droši rakstiet uzreiz čatā, jautājiet trenerīšiem. Jā, un kā Mārtiņš stāstīja, ka viņam sākās tīrīšanās procesi, ja? Organismam tiek iedota enerģija un vielas, kas viņu sāk, teksim, tīrīt, un no visām aizdegunēm, no visur, kur galvā, visur limfa sazaros, limfā, asinīs, starpšūnu šķidrumā, šūnās, no visurienes var sākt celties ārā šīs te iekaisuma perēkļi un tā tālāk, un viņi var sākt tikt vadīties ārā par tām vietām, kur ir caurumi, ja? Tātad, ja deguna, ja šeit, tad caur degunu, ja šeit plaušās, tad var klepus kaut kāds uznāk dīvains, ja? Bet priecājamies par katru šo simptomu un dalamies, ja? Citreiz iznāk kāda lieka pumpiņa, arī no tā nevajag baidīties, pēc tam viss smukī sakārtojās, iztīrās āda un tā. Ko, Sintī, es domāju, ka mēs varam. Jā, mēs tad arī ar to varam noslēgt šo te zūmu un gribu pateikt, ka mēs droši vien turpināsim. Noteikti turpināsim un nākošajā projekta mēnesī izmaina savu dzīvi 90 dienās. Stāstīsim par parašildu un par šiem brīnišķīgiem produktiem, kas ir parašildu komplektu sastāvā. Tā kā es aicinu visiem sekot līdz informācijai, un man bija liels prieks piedalīties šajā zūmā, un man bija prieks arī dalīties, un daudz ko pat arī dzirdēju, ko es varbūt nebiju piefiksējusi, ja, no savu kolēģu stāstiem. Un es teikšu visiem paldies par šo te informāciju, un paldies par šo jauko dienu. Paldies jums visiem! Sazinamies!